Sveikas, labvakar, sākam vakara nodarbību. Tā, vismaz pabīdīšos tā. Sākam nodarbību. Es jūs mazliet pagaidīšu. Un kā parasti, kad kāda parādās ieraug, man lūdzu padodat zīmi, ka man var redzēt un dzirdēt. Es zinu, ka man ir mazliet jāpagaida, es mazliet iedzeršu savu dzērieniņu. Es redzu, ka kāds no jums skatās, lūdzu atsūtat kādu īkšķi vai sirsniņu, ka mani redz un ka mani dzird, kādu zīmi, lai es zinu, ka redz un dzird. Ka viss ir kārtībā ar skaņu un bildi. Aha, super, paldies, tad viss ir kārtībā. Es vēl mazliet skatos, jūs sarodaties pamazām, es mazliet pagaidīšu. Nu tā, sveikas, labvakar, man prieks jūs redzēt šovakar šajā nodarbībā, kurā es gribu pārunāt, padalīties ar jums par tādu lietu kā sapņu piepildīšanos un tās sauktajām manifestācijām un pievilkšanās likumu un šitām te interesantajām lietām, ja? Kas īstenībā ir kaut kas tāds, kas vienkārši ir. Tas ir un eksistē neatkarīgi no tā, vai mēs par to zinām, vai mēs par to nezinām, vai mēs saprotam, kā tas notiek, vai nesaprotam. Ja? Tas ir kaut kas, kas vienkārši ir. Ja? Un tad tās, kuras mani vēl nezina, mani sauc Lita, un jau daudzu gadu garumā es vadu visādi šādas nodarbības, un meditācijas, un elpošanas. Es pati savu dzīvi, savu izaugsmes ceļu sāku ar reversing breathwork vai elpošanu, atzimšanai elpošanu. Tos mācījos visur pasaulē, un tā sākās manas pašas ceļš, manas pašas transformācijas. Nu tad pamazām es esmu savos meklējumos apgūst vēl visādas interesantas lietas, kas man ir palīdzējušas un ko es nesu tālāk un ar ko es dalos tālāk un palīdzu arī citiem. Un tas, ar ko mēs sākam šovakar, kuras jau zinu, mēs parasti sākam ar dažiem daunas īdena enerģijas sakārtošanas vingrinājumiem, un ar to mēs sāksim arī tagad. Un ko mēs izdarīsim, mēs sakrustosim enerģijas. Tad liek ārprātīgi vienkārši uzliek roku uz pleca un brauc uz pretējo gurnu. Un ko tas dara? Ja uztais enerģiju testu, šitas vingrinājums momentā vairo enerģiju, cilvēkam paceļās enerģijas līmenis. Jo ejot pa dienu, mēs nogurstam, ja, un mēs izsitamies no tā enerģētiskā foršā stāvokļa. Tad es uzlieku diezgan stingri plaukstu uz plecu un novelku uz pretējo gurnu, pieskaroties sev, ja? Nevis tā švaki, bet tā normāli, riktīgi, ja? Tātad mums tās enerģijām ir jākrustojas, lai mēs labi enerģiski forši justos, lai mums būtu superīga ideja plūsma, mēs vislabākā veidā dzīvot savu dzīvi, mums vajag, lai enerģijas krustojās, bet viņas vienkārši kādā brīdī iziet no šī krustošanās režīma un aiziet paralēli, vai viņas vairs nekrustojās, un līdz ar to mums ir mazāk spēka, ja, un mazāk enerģijas, un mēs viņus sakrustojam atpakaļ. Ja? Mēs viņus atkal šādi vienkārši varam sakrustot atpakaļ. Vēl, protams, ir veidi, kā to darīt, bet šis ir viens no tādiem veidiem. Tas ir no daunas vingrinājumiem, man bija sajūta, ka tas ir jāizdara. Un vēl, lai tagad jau ir vakars, un lai mums vēl labāk klausītos, izdarīsim vēl vienu lietu, un tad es pastāstīšu, ko mēs darām. Liekam saliet, tad rokas ir šitā, un mēs sakrustojam, un čaks un pirkstus sakrustojam. Ja jūs varat izdarīt, ja ne, tad es pastāstīšu, ja, un izgriežam. Jūs varbūt esat ievērojuši bērni, kādreiz tā guļ arī maziņi. Ja, tātad, ja jūs nevarat tā, jūs varat šādi salikt, vai galējā gadījumā šādi, vai šādi, kādā veidā jūs varat salikt plaukstas, saliekat, vai kaut vai šādi,
bet vislabāk ir šādi, vai arī domās tā izdarat, domās arī darbojās. Tad šis palīdz mums safokusēt domas un savākt mūsu skaidrāku galvu un domas. Tas palīdz tajos gadījumos, ja jūs zinat, ir tas variants, ka 5 reizes lasu vienu teikumu, neatcerās, ko es esmu izlasījusi. Ja? Nu, tāda aizpeldēšana, bet šitā te var izdarīt. Ja jums nodarbības laikā arī tad, kad es runāju, sākās kā kur peldēt, jūs varat uztaisīt šitā te, ja? Šo te vingrinājumu. Viņš ļoti labi palīdz. Nu tā. Tas mums no vingrinājumiem viss. Ko es jūs vēl aicinu? Uzdodiet man noteikti jautājumus. Ja es arī neredzu uzreiz tos komentārus, es pēc tam izlasīšu un atbildēšu, bet pagaidām man izskatās, ka es komentārus redzu un viss ir kārtībā. Jūs noteikti komentāros rakstat un man visu kaut ko jautājat, ja? Jo tad arī būs foršāk tā nodarbība, kad es stāstīšu ne tikai no savas puses, bet arī atbildēšu, bet jums atbildēt varēšu uz jautājumiem. Tātad, kas ir pievilkšanās likums un kas ir manifestācijas? Tātad mēs savā dzīves fiziskajā realitātē visu laiku kaut ko pievelkam, piesaistam, ja? Un mēs visu laiku radam. Un mūsu dzīve nenotiek tāpat vien, ja, tā, ka viņi tur vienkārši kaut kā notiek, ja, ar mums, vai vēl trakāk soda, vai kaut kas pa sliktu mums notiek. Nē, mēs pievelkam un radam. Nekas nenotiek šajā dzīvē bez mūsu pašu iesaistīšanās un līdzdalības. Un tas, par ko es runāju, tas nav apzināti. Protams, tas ir zemapziņā. Cilvēks apzināti uz savas galvas nesauc kaut kādus, atvainojiet, draņķus, jā. Tas notiek neapzināti, pārsvarā, jā. Un mums nepietiek gribēt kaut ko, un mums nepietiek gribēt uzlabot savu dzīvi, bet lai tas patiešām tā riktīgi un permanenti notiktu, mums tas ir jāizmaina sevī. Ja? Tā izmaiņa, kad cilvēkam sāk dzīve mainīties, notiek viņā. Ja? Un ārpasaule tikai atbild uz to. Vai nu arī, ja ir ielikts nodoms, ir ielikta kāda vēlme, ārpasaule sāk cilvēku uz to vēlmi vadīt, un viņu var vadīt, ja, Dievs dievišķā vadība, caur visādiem veidiem, ja, un dažkārt tas notiek caur sagrāvi, sāpīgiem, nepatīkamiem notikumiem, jo dievišķais spēks citādāk nevar aizvest, un tad cilvēki ļoti bieži baidās, vai viņiem rodas pretestības, viņi tam pretojās un pagarina to savu ceļu pie kārotā. Tad kas ir šī te iekšējā izmaiņa? Es saņemu savā dzīvē to, kam es ticu par sevi un par cilvēkiem un par pasauli apkārt. Un to, kādu es sevi uzskatu, un cilvēks saņem to, ko viņš jūtās pelnījis, un to, ko viņš domā, viņš ir pelnījis. Viņš nesaņem kaut ko citu, un tās ir tādas iekšējās ticības, jūtas, pārliecības, par kurām ļoti bieži cilvēkam pašam nemaz nav ne jausmas, vai arī ir jausmas, jā, jūs pavērojat, ja, kurā brīdī ir vainas sajūta, kaut ko vainīgi sajūtās. Ja kādas sajūtās nepietiek, sajūtās, ka es neesmu pietiekoši laba, vai es neesmu pelnījusi, vai tas jau nevar notikt, ja, brīnumi jau nenotiek. Tas ar mani tā nevar notikt, tas ir pat trauku, tas nevar būt. Visas šādas lietas, un pārsvarā tās ir ticības cilvēkam pašam par sevi, balstoties uz ko viņš rada. Bet ir arī tie momenti, kad mēs tad jau sanāk visi tikai par sevi labu domātu, būtu visu super atstrādājuši kolosālā ticības sistēmā iekšējā. Tikai tad viņi dabū, ko viņi grib. Nē, tā arī tas gluži nenotiek, ja. Bet tas, ko mēs uzmanifestējam, jo mēs esam vairāk pilns ar draņķiem, jo mēs manifestējam to visu, mēs uzradam savā dzīvē gan to, ko mēs gribam, gan to, ko mēs negribam, ja? Mēs dabūjam, respektīvi, visu, kas mūsos ir iekšā, ārējā pasaule to atspoguļo.
Tā, ja jums ir kādi jautājumi par šito, tad jūs noteikti man pajautājat vai arī kaut ko piebilstat, iebilstat, jo es tagad pastāstīšu vienkārši ar piemēriem, ja? Apmēram piemeklēšu kādus piemēriņus, ja? Mans populārs stāsts, varbūt jūs kādu esat dzirdējušas, es biju diezgan jauna, ja, un es neko nezināju, ne par man nebija nekādas jausmas, ne par iekšējo izaugsmi, ne par garīgām lietām, nekas, jā, es zināju, kad ir baznīca, ja, un es zināju, ka es esmu enerģētiski jūtīga, ja, bet man nebija visas šīs informācijas, nezināju ne par manifestācijām, elpošanām, vispār neko, ja, man tas bija ļoti tālu no tā, un es biju tikko atlaista no darba ofisā. Es ilgus gadus nostrādāju ofisā, un tad es gribēju mainīt tos darbus, un tad man tur negāja, un es biju nesen palikusi bez darba. Ja? Mēs bijām iepazinušies ar bijušo vīru, un es atceros momentu, es stāvu mūsu dzīvoklī, pilsētas centrā. Un man ir tāda sajūta, man ir vienkārši sajūta, nenormāla vēlme piedalīties ārzemēs izstādēs ar savām gleznām. Es vienmēr esmu sapņojusi, kopš bērnības biju sapņojusi kļūt par mākslinieci gleznotāju un gleznot, ja, un tas bija absolūti nepiepildītais sapnis, jo man augstākā izglītība, pirmā izglītība ir ekonomika, menedžments, ja, tas ļoti tālu no mākslas, ja. Bet es par to sapņoju, un es atceros, es stāvu tajā dzīvoklītī, un es pilnīgi izjūtu, kā es piedalos, tas nav tā kā sapnis, ja, ka mēs vienkārši kaut kur aizpeldam domās, bet es pilnīgi jūtu, redzu un skatos, kā manas gleznas ir izstādē kaut kur ārzemēs. Es pat nesaprotu, kur un kā, un es to ļoti, ļoti gribēju, ļoti, ja. Un, protams, un tad man ieslēdzās, protams, es tā kā attopos no šitā sapņa, es saprotu, kas tas ir, jā, kā tas, man nav saprotams, kā tas varētu būt iespējams, un ka tas vispār varētu būt iespējams, jā. Uz to brīdi man likās pilnīgi neiespējami, bet jūs saprotat, pēc vairākiem gadiem tas notika. Es piedalījos Barcelonā izstādēs, un ja es būtu turpinājusi nodarboties ar mākslu, man ļoti labi padevās, ja? Es būtu ļoti labi izaugusi tajā, ja? Un tas tiešām notika. Uz to brīdi, kad man bija tā vēlme, tā sajūta, tas nodoms, tas nelikās iespējams, un prāts savā dzīvē, viņš to neizskaitļotu, kā tas varētu notikt, ja? Tad tas notika, bet es, protams, spēru soļus. Es sapratu, ka man ir vismaz jāsāk kaut kādā veidā mācīties, pat ne, ja labi, tur viena lieta ir ārzemēs, bet man ir tad jāsāk to darīt. Es sāku nodarboties mākslu, es sāku mācīties, jā, es sāku to pamazām attīstīt, un, protams, man gāja dažādi, man gāja grūti, un man gāja viegli, un tieši tas brīdis pirms, un mēs pārvācāmies dzīvot uz Spāniju, un tur es tā kā atkal, es jau biju Latvijā mācījusies, es jau tur par mākslas akadēmiju kūlos un tā, un es tur tā kā izkritu no laivas ar to visu, un es kaut ko tur meklēju, mākslā darīju, meklēju visu kaut ko, un es izmežģīju roku. Es nokritu un izmežģīju roku, un es nevarēju pazīmēt pat tik, cik es varēju pirms tam. Es nenormāli pārdzīvoju, jo es zīmēju, pat tetovējumus mācījos taisīt, jūs esat ievērojuši, man ir tetovējumi. Ja. Un tas man bija milzīgs pārdzīvojums, ja, kad es esmu tagad bez labā roka ir uz kādu laiku, un bija pamatīgi, ja, tur visu to tādu pusģips ar visu, ja es sēdēju šitā, ja. Un es pārdzīvoju, un it kā tā ir atkrišana atpakaļ. Bet kamēr es sēdēju ar to savu roku čupā, ja, es vienkārši skroļoju kaut ko pa telefonu, ņemos, ja, kā jau mūsdienās, ja cilvēki dara. Un es uzdūros mākslas skolai Spānijā. Ja, un es uzdūros tur mākslas skolai. Un es izdomāju iet uz to skolu, aiziet un noskaidrot. Un es pirmo reizi uz to skolu gāju ar visu šito roku, un es viņu neatradu.
es biju, es viņu biju, un es biju nepareizo adresi atradusi. Bet es neapstājos, ja, jo tur nevar saprast, viņi nav, tur tā informācija. Ja. Bet es sameklēju telefonu, jā, spāniski, es tur neko spāniski nerunāju, man par pārsteigumu tur visu runāja angliski, un es to skolu sameklēju, un es sāku mācīties tur mākslas skolā, un tad no tās skolas es piedalījos izstādēs, tur sāk tā, nav tāda mākslas skola, kā mums Rīgā, tas drīzāk mākslinieku community, ja, tur ir tā, ka tev atverās uzreiz visu durvis, tu esi uz atklāšanām un tā tālāk, tā ir tā kā iejukšana mākslas pasaulē turienes. Un jā, un tā tas notika, kāpēc es to stāstu, kad dzīve uz to, ko mēs gribam, mūs ved visdažādākajos veidos. Un dažkārt tad, kad mums liekas, ka notiek kaut kas vistrakākais, ja, man palika bez darba, mūs īstenībā aizved uz to, ko mēs esam sen gribējuši, jo kļūt par mākslinieci es gribēju jau bērnībā, tā sēkliņa tam bija iesēta bērnībā, ja. Un tā tas aizvijās, ja, tad liekas roku izmežģi vispār, viss, ja, tagad ir jāpārstāj to darīt, ka tas vispār viss nenotiks, ja, bet notiek, ja, un nevajag apstāties, tā kā, piemēram, skolu neatradu, varētu arī tālāk nemeklēt pa lielam, ja, bet es meklēju, tad mūs vada dzīve, tās vēlmes, ko mēs paši esam ielikuši. Un kas bija tas, kas notika, pa cik man uz to brīdi nebija nekādas zināšanas par iepriekšējo darbu. Un to, kad es varu atbrīvot negatīvās domas par sevi, es biju nenormālā emocionālā purvā. Es patiešām biju, jūs nevarat iedomāties, es te sēžu un smaidu. Es varēju... Man nebija, es nezinu, vai man bija kāda pozitīva doma par sevi uz to brīdi, ja, es šūpojos vispār uz pašnāvības robežas, ja, es biju totālā izmisumā, ja, es sevi nenormāli noniecināju, es nevarēju parunāt ar cilvēkiem, ja, tas man bija kaut kas vaiprātīgs runāt ar cilvēkiem, ja, es nevarēju komunicēt, es dzīvoju depresijās, slimošanās, ja, kaut kādas angīnas apsaldēšanās antibiotikas, tas bija pilnīgi normāla lieta, ja. Nenormālos strīdos ar bijušo vīru, ļoti daudz strīdi, ļoti tāda neforša ģimenes dzīve. Nebija kontakta īsti ar bērniem, ja, tas viss, un es to saprotu, kad es to visu, es pēc tam, jau iepazīstoties ar šiem te manifestācijas likumiem un pievilkšanās likumu, es saprotu, ka es to visu biju pat manifestējis, ja. Tātad es radīju visu, es radīju gan gan radīju tos draņķus, ja, kur es nebiju pārliecināta par sevi, es radīju to negatīvo un to pozitīvo, tas viss notika, ja. Un vienlaicīgi tā atslēga mums ir jāatrod tajā, ka mēs pārstājam radīt to, ko mēs negribam, un sākam radīt tikai to, ko mēs gribam, un patiešām radām, ko mēs gribam, nevis atmetam to, vai cits cilvēks tā arī visu mūžu nodzīvo, nepiepildot šīs savas iespējas patiesībā un savus vēlmes un sapņus, apzināties, ka tas ir iespējams, un tas ceļš, protams, kā es saku, viņš ir dažāds, ja, tas jau es te pāris vārdos izstāstīju, ja, un tas ir viens scenārijs, kas notika, ļoti daudz lietas, ko es esmu piepildījis, bet tas prasa gan no cilvēka, ka viņš rīkojās fiziskajā dzīvē, viņš turpina rīkoties, un strādā ar sevi iekšēji, ja, un mācās. Piemēram, jūs varbūt zināt Džeku Kenfildu un viņa grāmatu Cāļu zupa dvēselē. Varbūt jūs zināt, varbūt nezināt, tā ir viena no, man liekas, super populārām grāmatām pasaulē. Es nesen dzirdēju, ka viņi esot izdot tur vairāk kā pat biljons eksemplārus, jūs domājat. Un viņu grāmatu noraidīja 144 reizes. Viņa 144 reizes gāja pie dažādiem publicistiem, un 144 nē, un 145 piekrita, ja, un tagad tā ir grāmata, kas ir pārdot vairāk kā biljons eksemplāru, ja, gadu laikā.
Tad mums vajag turpināt iet, mums vajag turpināt. Un ir tās zīmes, ka cilvēks ir vistuvāk sapņu piepildījumam, kas var notikt, ja? Tad liekas, ka viss atkrīt atpakaļ un nekas nenotiek. Ir vesela rinda, kas norāda, ka cilvēki ir pareizajā ceļā, un tad viņi apstājās, neiet vai pagriežās projām vai vēl kaut ko, un izrādās, ka viņi ir vistuvāk saviem sapņiem. Es tagad izlasīšu jautājumu. Par meitas un mātes attiecībām, ja tāda šobrīd nav, māte nepieņem, Judīta jautā. Tu vari lūgt, lai tās attiecības sakārtojās pēc augstākā labuma un jums vislabākajā veidā, un strādāt pati ar sevi, lai tu būtu laimīga. Ja? Un mēs nevaram panākt, kad kāds cilvēks mūs pieņem, ja? Un mēs nevaram panākt, ka mūs nepieņem. Ja? Mēs varam teikt, ka es jokoju, bet mūsu, ja mēs sevi pakārtojam, mēs savu pašsajūtu, mēs savu dzīves labsajūtu pakārtojam tam, vai kāds cilvēks mūs pieņem vai nepieņem, mēs esam lielā bedrē. Jo pats viena no pirmajām lietām ir, mēs uzņemamies pilnu atbildību par savu dzīvi un kļūstam neatkarīgi no tā, ko citi cilvēki jūt, kā citi cilvēki rīkojās. Un es zinu, ka tas var būt grūti, un es zinu, kā tas ir, ja runa ir par mātes un meitas attiecībām, par attiecībām ar vecākiem. Ja? Tas, ko dara, strādā iekšēji. Es arī zinu, ja? Es zinu, kad ir cilvēki manā dzīvē, kur nemainīsies, viņiem nav kapacitātes mainīties, ja? Un es tur varu pārdzīvot, ja es varu skriet ar galvu sienā, ja es varu iet pie viņiem, klauvēt, runāt ar viņiem, mēģināt panākt citu veidu komunikāciju, bet tas nenotiek. Un kas visu laiku notiek mana enerģijas zaudēšana, un es visu laiku ieguldu enerģiju, tas ir tā kā liet zeltu tukšā mucā bez dibeni, ja? Un tā ir enerģija, ja? Un enerģija un fokus tur plūst tā vietā, ka es varu paņemt enerģiju un pagriezt viņu, lai radītu kaut ko foršu un pozitīvu, ja? Un tas jautājums, kur uzdot, kā man būt laimīgai, kā man justies labi, kas man ir vajadzīgs. Jo tad, ja māte nepieņem, tad ir noteikti kaut kas bijis arī bērnībā. Un bērnībā, tad mazajos gadiņos un bērnībā mēs tad iesējam šīs sēklas pozitīvām, negatīvām, dažādām dzīvēm, izējot no tā, ko mēs redzam savā vidē apkārt, ja? Ko bērniņš dzird un jūt, jau esot mammai puncītī. Ko bērniņš dzird un jūt, piedzimstot, ja kāds ir vecāka attiecības, kāds ir citu pieaugušo attiecības, kā vecāki izturās pret bērnu, kā bērns pret vecākiem, kā tas viss notiek. Un tur jau veido šīs ticības un pārliecības, un bieži tās ir negatīvas ticības, pārliecības par sevi un par dzīvi. Un par cilvēkiem, kā es miedarbojos vidē, kā vidē ar mani miedarbojās, ja? Un pēc šiem scenārijiem, un šos scenārijus dažādos, protams, veidos, ja? Cilvēks savā dzīvē izspēlē, ne jau tas ir viens copy-paste, bieži vien viņi tiešām ir ļoti līdzīgi, ja? Bet tad viņi tiek izspēlēti līdz brīdim, kamēr apzināti nesāk to pārtraukt. Ja? Ko mums šai situācijā ir ļoti svarīgi aptvert? Mana mamma manā bērnībā teica to un to. Mans teica darīt to un to. Bija tā un tā un tā. Ja? Bet tā, kura pieņēma lēmumus un domas un domāja par sevi un cilvēkiem, šīs domas biju es. Un tas ir tā visiem, ja es vienkārši saku par sevi, ja. Tad mēs to visu domājām un darījām. Viņi tikai rīkojās, un viņi uzvedās, rīkojās attiecīgi tur saviem, attiecīgi savam tam, kādu viņi ir un kādu viņi bija saviem putniem galvā, savam līmenim, kādi, katram mums tie vecāki ir bijuši, ja. Un viņi tikai rīkojas izjūt no savējā. Bet es biju tā, kas domāja, es biju tā, kas pieņēma lēmumus, un es biju tā, kas izveidoja savu dzīvi tādu, kādu viņu izveidoja. Protams, skaidra bilde, mazs bērns, viņš tur diži daudz nevar daudz izvērsties, ja?
un viņam nav diži daudz izvēles, piedāvā vēl bērnu dzīvību, ir atkarīgi no vecākiem ļoti lielā mērā, ja, nu, pat principu pilnībā, ja, un no pieaugušajiem, ja. Un mēs arī nedrīkstam sev vainot, kāpēc es tur kā muļķi padomāju to par sevi vai par citiem vai šito. Nē, vienkārši apzināties to un saprast. Un tajā brīdī, kad es uzņemos atbildību par sevi, par savām domām un savu rīcību, es neuzņemos atbildību par saviem vecākiem vai par citu cilvēku rīcību. Viņi ir atbildīgi par savu rīcību. Tas, kad viņi ir atbildīgi par to, ja viņi tur kliedz, ārdījās vai vēl kaut ko, ja, vai nepieņem, tā ir viņa atbildība. Ja, piemēram, mamma nepieņem, tas, ka mamma nepieņem, tā ir viņas atbildība. Tā nav tavējā, ja. Bet tava atbildība ir tas, kā tu jūties, ja, kā tu spēj justies un dzīvot savu dzīvi, respektīvi, vai tu jūties pieņemta, vai tu jūties pietiekoši laba, vai tu jūties mīlēta, vai tu jūties mīlama, vai tu jūties pelnījusi mīlestību. Tas ir tās, un vai tu esi brīva no vainas apziņas, ka tava mamma tev nepieņem. Ja, tas ir tie pirmie bloki, kas atnāk, ja, tur, protams, varbūt vēl kaut kas, un ko es nenosaucu, ja, bet tās galvenās lietas, kas no šāda te cilvēkam var veidot, no šādas te attieksmes, cilvēkam var veidoties par sevi, ja, ja, var justies nemīlam, var justies nepietiekoši pievilcīgi, ja, var nevērtīgi un tā tālāk. Un tas, ko tu vari mainīt, un tas, kas ir mums pilnīgi visām, mēs varam šīs te domas par sevi mainīt. Ja? Mēs varam šīs te domas par sevi mainīt, un mēs domas par sevi. Un tad, respektīvi, ja jūties nepieņemta vai nemīlama, nemīlēta un tā tālāk, tu esi tā, kas var pārradīt šo te sajūtu arī, ja, un šo te ticību. Ja es esmu mīlama, es esmu pietiekoši laba. Tā nav mana vaina, kad viņa tā izturās. Tas ir tikai ar viņu saistīts. Es esmu pelnījusi superīgākās attiecības, mīlestību pieņemšanu, es esmu pelnījusi tur visādas foršas lietas. Un tas ir tas, ko mēs mainam, un tas ir tas, ar ko mēs strādājam. Un tad, kad mēs šīs lietas izmainam sevī iekšēji, apkārtējā pasaule sāk atbildēt savādāk un sāk notikt lietas savādāk. Ja? Tas var nenotikt uzreiz. Ar citu, atcerieties, ka enerģētiskajā plānā lietas nomainās ļoti ātri un daudz ātrāk. Un fiziskais plāns ir tas, kur nomainās visvēlāk, vislēnāk. Ja? Un tad cilvēks domā, šitas nestrādā un kaut kur tur atkal aizpelda un atmeta roku. Vienkārši fiziskais plāns mainās lēnāk. Un plus arī, ir jāaiziet cauri, visi tīrīšanai, transformācija, tur ir ko izšturmēt, mums cauri, jā, ir ko darīt, jā. Tā, es tagad palastīšu vēl, jā, paldies, Judīte, es ceru, ka es atbildēju. Jā, tur raksti, kad ir, un Lilija prasta, kāpēc jāiztur elpu meditācijas laikā par elpošanu, es šovakar nerunāšu viņās par elpošanu, es parunāšu pēc tam Zoomā, jā. Bet ko es jums varu pateikt par elpu, pamērojot, ko jūs jūtat, kad jūs aizturat elpu, ja? Kādas ir sajūtas? Jo tad, ja aiztur elpu, citam ir cilvēki, kuriem ir paniskas bailes aizturēt elpu, ir cilvēki, kuri vienkārši aiztur elpu un viņi domā, ka viņi tā varētu pavadīt mūžīgi un viņi maz negrib elpot. Tas liecina par to, cik ļoti ir drosmi, par dzīvotu drosmi, dzīvotu gribu un bailēm no nāves tās pāris lietas, par ko tas liecina. Es tagad bišķi citās domās iegājies, es nevaru pieslēgties tai elpai, bet tas pirmais, kas man iešāļās, tur, protams, vēl ir iemesli. Tad elpu es šovakar nestāstīšu, par to mēs pēc tam parunāsim, mēs runājam par manifestācijām un sapņu dzīvēm. Tad mēs mainām šīs iekšējās pārliecības un lietas mainās. Un atceroties, ka transformācija bieži var nest sagrāvi, un sagrāvi ir bailīgi, un transformācija ir bailīga, un transformācija var būt ar rollercoasteriem. Viņi parasti ir ar rollercoasteriem, tur nav tā, kad viņi nav. Jā.
ko es varu noteikti pateikt, ko mēs varam visas darīt. Tad es aiziešu tur pie tā savu sapņu, kas man ir, ja? Lūdzam vieglu ceļu, lai mūsu eņģeļi, lai mūsu pavadoņi, lai Dieviņš mūs aizved tur viegli. Lai mēs aizējām viegli tur, kur mēs gribam nokļūt. Vieglu, maigu, foršu, superīgu ceļu, ja? Un tas ir, kā teiks, tā būs. Nu, tu gribi pa trāko, būs pa trāko, ja? Mēs varam palūgt vieglu ceļu. Šitā ir ļoti laba lieta, ko iemācīties un afirmācija, ko skaitīt, jo var iet ļoti traki, un man ir visādi bijis ar transformācijām. Ir visādi instrumenti, kā mēs strādājam, mainot šīs te iekšējās ticības un mainot šīs te iekšējās pārliecības. Bet tas, kad viņi ir nomainījusies, to nevar starp citu sajaukt. Tu uzreiz zini. Tas ir vienkārši tā. Tas pat nav, tas ir vienkārši atnāk tā aptvere, ka tā tas ir. Nu, es esmu pietiekoši, un tur nav, un tas tā vienkārši ir. Un es to zinu, un tas ir iekšēji, tas ir visās šūnās, tas ir visur nomainījies. Un tad pamazām sāk apkārtējā vide mainīties. Tad es tagad mēģinu padomāt, ko es vēl gribēju teikt. Jā, un fokus. Ļoti svarīgs ir fokus. Uz ko mēs fokusējamies, tur plūst mūsu enerģija. Un tāds patiešām ir, jā, tas ir lielais brīnums, tā ir lielākā gudrība un tā tālāk, jā. Bet to vajag aptvert, un uz ko ir mūsu fokus, tur plūst mūsu enerģija. Un tas, ka mēs iemācāmies fokusēties uz pozitīvo, nenozīmē, ka mums vairs negatīvas domas nebūs, jā. Tātad, respektīvi, ja cilvēks... Ja cilvēks, piemēram, pieņemsim, viņš ir bedrē, ja, un viņš grib tikt no tās bedres ārā, ja, un, ir tur tā vīzija, ir tur tā doma, ko viņš grib, ja, vai nav tur tā doma, vienalga, ja. Bet ja viņš domā, es gribu tikt ārā no bedres, viņam ir ļoti grūti tikt tur, kur viņš grib. Jo viņš visu laiku ir tā kā iztiek no bedres atpakaļ, iztiek atpakaļ. Ja fokus ir uz tikšanu ārā, fokus nav uz to, ko man gribās. Un tā ir it kā nianses atšķirība. Es ceru, ka jūs varat sajust, varbūt jūs varat, es ceru, ka jūs varat sajust to enerģiju, ja. Viņš tagad grib tikt, bet tur ārā no bedres, tur tajā baltajā saulītē, tur ir tas un tas, un, pieņemsim, tur ir kaut kāds sapņu darbs, jā, sapņu darbs, nezinu, sapņu darbs ofisā Londonā. Es tā vienkārši fantazēju, es nezinu, kurēs man tas ienāca, ja, sēžu te bedrē, sapņu darbs ofisā Londonā, bet ja sēžu domā, kā grib tikt ārā no bedres, viss, jā. Ja domā, es gribu tikt ārā, es gribu darbu Londonā, tur, enerģija momentā sāk vilkt ārā no bedres, ja sāk vilkt, tas tāpat no tās bedres cilvēks agri vai vēlu ārā tiek, ja, tikai tad viņš tiek tālāk. Un kāpēc tiek darbā ofisā Londonā domājot, es gribu tikt ārā no bedres, jo ir kaut kāda daļa, kas domā arī par to, ja, tikai tad tas process ir ilgāks un sāpīgāks. Un jā, kā es saku, ja jūs uzliekat kaut ko, ko jūs vēlaties, jums var notikt visāds sagraus un var sākties arī emocionāli un visādi draņķīgas sajūtas, jo sākās transformēšanās process. Tad es sajūtos pietiekoši laba, jā, protams, nāks visādas situācijas, vai arī iekšēji var notikt šis šūpošanās, cilvēks pēkšņi nejūtās labs, nāk situācijas, kas viņu atkal grūst atpakaļ tajā bedrē. Tur ir gan tīrīšanās process, gan arī visums vai Dieviņš dod mums iespēju pārliecināties par to, nostiprināt mūsu ticību, ja? Nostiprināt mūsu ticību un pārliecināties, vai tad es esmu augus vai nē, ja? Tad mums dod situācijas. Un pozitīvā domāšana
arī nedarbojās. Varbūt jūs esat dzirdējuši, ja? Varbūt arī, kad es stāstu, liekas, es nevēlas saku ticības un pārliecības par sevi, jo jā, mēs fokusējamies uz pozitīvo, bet tas nenozīmē, ka nebūs negatīva doma, mēs vispār nevaram izsakot visām savām domām, nu tad ir tad ir trakomē, cilvēks nojūdzās loģiski, ja? Bet tas, ka mēs mainām par sevi ticību, tas nenozīmē, ka es sev ieskaidroju kaut kādu pozitīvu domu. Patiesība ir tāda, ka cilvēks attīra ceļu līdz tai patiesībai, kas ir par viņu patiesību, līdz savai gaismas būtībai, līdz savai gaismas dvēselei, kura ir pietiekoši laba, kura ir gribēta, kura ir mīlēta, kura ir vajadzīga, kurai ir viņas dievišķā misija un tā tālāk, ja? Kura ir superīga un kurai ir milz potenciāls. Ja? Tad mēs sevi attīram līdz tai patiesībai. Nevis mēs sev kaut ko tur ieskaidrojam, ja, vai mēs sev kaut ko bāžam iekšā. Nu, bet tas viens veids, kā to dara caur afirmācijām. Bet ar afirmācijām arī ir jāmāk strādāt, lai nav tās pozitīvās domas, tad bāšanas nav iekšā, bet lai ir negatīvā draņķa tīrīšana ārā. Respektīvi, mēs tīram to draņķi ārā. Un tā tīrīšanas process, tas var būt ārkārtīgi diskomforti, ja. Varbūt, ka cilvēkam pat fiziski ir slikti un varbūt emocionāli, var likties, es tagad jūku prātā, var justies drausmīgi iet cauri. Nu, mēs izējām cauri tām savām, lielākajām, mēs izējām cauri savai personīgajai elītei, ja, kamēr mēs viņu attīram. Tad, kad ko es varu pateikt, ar gadiem tas kļūst vieglāk, ja, ar gadiem cilvēks iepazīst šo savu procesu, viņš iepazīst sevi. Viņš vairāk pazīst savu intuīciju, uzticās intuīcijā, ir jau tā kā ievērots, kas nozīmē, un patiešām ir daudz vieglāk sākumā, kad es sāku ar sevi strādāt, kad es sāku vispār elpot. Tas bija man reāli gāja ļoti grūti, ja? Tas ir kaut kādā brīdī, tu domā, ka tu jūties nost, kaut kādā brīdī, tās emocijas un tās sajūtas nav izstāstams, ja, kad es gāju cauri visas bērnības traumas, visas fiziskās sajūtas, ka tas brīvojas vaļā. Tas bija grūti, bet paliek vieglāk. Paliek diezgan ātri vieglāk. Un viegli, es tagad saku ātri, bet citam ir vēl ātrāk, kā man bija. Man kaut kādu gadu tomēr pagāja diezgan smagi, bet ir vieglāk, un tas ir to vērts. Katrs mirklis ir to vērts, ja, jo es zinu arī to, kad pati personīgi es esmu piepildījusi savus sapņus, ja, tas, ko es esmu jūtusi dziļi un domājis, un jūtusi, jā, tas ir mans dvēseles aicinājums, mans dvēseles sapnis, tas viss ir piepildījies, un tajā brīdī, kad es to esmu iesapņojis, tas nav licies iespējams, ja, prāts šito nevar izfunktierēt, kā tas ir iespējams. Un tas ir īstais sapnis, ja jūs mierīgi izdomājat, kā tas notiks un rītā vai pēc nedēļas. Tas arī ir sapnis, tas ir citu, visi sapnīši ir vērtīgi, ja? Bet par tādiem neiespējamiem sapņiem, ja ir runa, kas liekas likušies neiespējami, viņi visi ir iespējami. Un kas vēl pie šīs te ir es to jums nestāstu, lai pastāstītu, ka es esmu piepildījis, bet es to jums stāstu tāpēc, lai jūs saprotiet, ka arī jūs to varat izdarīt. Es tikai tāpēc to stāstu, jo es neesmu kaut kādā veidā atšķirīgāka, ja to var jebkurš cilvēks, un ja jau jūs atnācāt šo nodarbību, jums kaut kur iekšēji ir dzinulis, jums ir iekšēji kaut kas jūs sauca, kaut kas jūs aicināja, kaut kas sakrita tāds, ka jums ir par to jāatnāk, kam ir jāatnāk, jo jūs to varat piepildīt. Es tikai tāpēc to stāstu. Un to var jebkurš cilvēks izdarīt. Es tam absolūti ticu. Vienkārši tas ir jāiet, vienkārši tas ir jādara. Vienkārši ir jārūpējās par sevi, lai tad, kad es to sasniedzu, es neesmu tādā pašā emocionālajā bedrē, kā es biju pirms tam, ja, un tā kā, piemēram, ir bijušas situācijas, kad mums bija daudz naudas ar bijušo vīru, bet tās bailes par naudu, viņas burtiski tu dzīvo tādā panikā, tādā sastingumā, it kā viņas vispār nebūtu, viss tur rītā vairāk nebūs, ko ēst, pilnīgs murgs, pilnīgs marazms, ja.
Un tā ir viena mācība, ko es iemācījos. Es domāju, bļāviens, es tā negribu, tas ir. Un es sapratu, ka šīs te bailes par savu finansiālo situāciju, viņas nav atkarīgas no tā, kas tur uz konta ir, kādi cipari. Tas ir atkarīgs no manas iekšējās ticības, no manas iekšējās pārliecības, no ticības Dievam, no ticības sev, no tā, cik ir iztīrīti iekšēji, var teikt, sūdi par to visu, ja? Un pilnīgi cilvēks var gulēt mierīgi, var negulēt mierīgi ar lielām summām, gulēt mierīgi arī ar mazām summām, ja? Tas viss ir mūsos iekšā, ja? Un to nomainīt varam tikai mēs pašas, ja? Un tur ir tas mūsu iekšējais spēks. Es varu mainīt savas ticības, varu mainīt savas pārliecības, un ja es esmu atbildīga par savu dzīvi, tad arī es viņu varu izmainīt. Man nav jāmaina citu, man nav jāgaida, ka kāds cits kaut ko izdarīs. Ja? Tad viennozīmīgi no ārējiem apstākļiem cilvēka pašsajūta varbūt uzlabojās, bet reti, bet tad, ja mēs esam sevi, bet principā viņi var arī neuzlaboties, ja es šito esmu piedzīvojis. Bet tad, ja mēs iekšēji esam sevi sakārtojuši, ja, tad mēs izējam pavisam citādāk cauri dažādiem ārējiem apstākļiem, kur atkal, ja, ir tikai mūsu iekšējais spogulis vai situācijas, kas mums tiek dotas, lai mēs augtu, ja. Citreiz arī liekas, kad notiek kaut kādas katastrofas vai kraši vai atkrišana vai ķipa neveicās, ja. Dažkārt neveiksmes cilvēkam ir piespēlēts, lai viņš sagatavotos lielākai veiksmei, un katastrofas ļoti bieži ir vajadzīgas, lai notiktu transformācija vai izaugsme vai izmaiņas uz augšu, lai tiktu kaut kas pamanīts, tiktu kaut kas ieraudzīts, tiktu kaut kas savī izstrādāts, tiktu atklāts kaut kas jauns, tiktu kaut kas iztīrīts un tā tālāk. Tas viss nāk par labu, un tas mums ir iedots priekš mums pašiem, ja. Tad, kad mēs esam sevi iekšēji sakārtojuši un mēs nonākam tajā mūsu piepildās sapnis ir pilnīgi cits sajūtas, ticiet man, tas kaifs, tad tas ir viss wow, tad tas ir pavisam savādāk, ja? Un nevajag sev, es zinu, kā tas prāts ļoti bieži strādā, ja, liekas, kaut ko gribās ļoti, un tad viņš izkalkulē, ja, kaut vai gribās kaut kādu materiālu lietu un sapņojot gan pa materiālām, gan pa nemateriālām lietām. Šeit es iestarpinu, cilvēkiem garīgums iet kopā ar naudu un ar vispārējo, jo mēs esam pelnījuši dzīvot labu dzīvi, mums nav jāsēž garīgā dimensijā, cilvēkam nav jāsēž garīgā dimensijā bez naudas, jā, vai slimam. Nē, mēs to visu varam, mēs to visu esam pelnījuši, ja. Bet tā vārds sakot, ja gribās kādu lietu, ja, kas ir kaut kādu materiālu fizisku lietu, un tad galvu kalkulē uz konta ir šitik, darbā alga būs tad, un viņi ir šitik, un es tā lietu tagad nevar dabūt. Atmetat to, ja? Tad kas ir šis te sapnis? Un tā ir arī fiziska lieta, jo te ir jāsakrīt vibrācijām. Ja jūs to gribat, tur ir vibrācijas sava, ja? Un ir jāsakrīt šeit vibrācija un ir jāpienāk īstiem brīdim. Ir dievišķais laiks un vibrācijas sakrišana. Un tam nav nekāda sakara ar to, ko jūs redzat ciparu ziņā vai ko jūs tur savā galvā kalkulējat. Par to, lai domā Dievs. Tas, kad jūs sapņojat par savu kaut kādu sapni, esiet tikai tajā beigu rezultātā. Ja man, piemēram, mēs pameditēsim, pabeigsim meditāciju, mans handpens, ja? Tas mans sapnis bija, es mazliet arī tagad par to materiālo, es to sapni, es viņu pirmo reizi ieraudzīju, tad, kad es biju stāvoklī ar pirmo bērnu. Un kā man tas instruments patika, un es galvenais uz viņu skatos, un es zinu, kā viņu spēlēt. Es nekad mūžā neko neesmu spēlējis, man nav ne muzikālās dzirdes, nekas, un es zinu, kā viņu spēlēt, un es viņu gribu. Un es pilnīgi jūtu, ja, to instrumentu, es sajūtu, kā es viņu spēlēju. Nu, tad, protams, es tur, kur tad es visu aizpeldu, un tad viņš atkal iepeldēja dzīvē, atkal aizpeldēja, tuvāk, tālāk.
Un bija momenti tādi, kad finansiāli es viņu varēju atļauties, tas tā kā tādu, tas vispār nebūtu budžetā nekas tur nekas, jā, un es viņu nenopirku, jā, jo nenotika, viņu gribējās, jā, es jūtu kā spēlēt, bet tas vienkārši nenotika. Es pat neiegāju apstīties, cik viņš maksā, neko. Bet pirms es viņu nopirku, ja vispār var to vārdu izmantot, pirms es ar viņu savienojos, kaut kādu nedēļu pirms tam man uz kāda bija 0,00, ja, apmēram, ja, es nezinu, cik man tur precīzi bija, bet, tur finansiāli tas nebija vispār, un es jūtu, ka viss viņš nāk manā dzīvē, viss ir tas brīdis, ja, un es paskatos uz Kandas, un labrīt, jā, un es zinu, cik viņš maksā. Un man ir tas, un man ir šitas, un es nesaprotu, no kurienes viņš var atnākt. Un man uz to brīdi arī nebija vispār saprašana, kā es viņu tagad pēkšņi varētu nopelnīt, vai vēl kaut kas. Un jūs saprotiet, un man pēc kaut kādas nedēļas vai 2 viņš bija, un man atnāca nauda, un tas viss sakrita tā, ka tas vienkārši notika. Jā, un es viņu... Bet mans prāts vispār neredzēja to iespējumu, un tas, ja kurš cilvēks no malas paskatītos man tā brīža situāciju, un to visu viņš padomā, nē, tas nebūtu iespējams, ja. Tad es gribu pateikt to, ka nevajag ieklemēt sevi uz to, ko jūs redzat fiziskajā realitātē, ja. Par to, lai parūpējās Dievs, jā, un atceraties, ka tas, kas ar mums notiek šajā brīdī fiziskajā realitātē, ir pagātnes domu un ticību rezultāts. Tas ir tikai rezultāts. Apmainot domas un ticības un uztveres visu šo te, šodien mēs nomainām to, kas notiks nākotnē. Ja? Tas nav, tāpēc, ka cilvēki bieži skatās, manā fiziskajā dzīvē notiek tas un tas, tur šitas, un viņus to ieklemējās. Un sāka par to pārdzīvot, ierauga vēl, un tā vēl padomā, ja šodien ir tā, tad rītā ies vēl draņķīgāk, un visu, un ieved sevi, ved sevi no kalna, respektīvi lejā. Un tad arī aiziet nākošā dienā draņķīgāk, es taču teicu, es taču zināju. Un tad vēl, jo šeit ieslēdzās tas, ka mums ir vienmēr jādzīvo patiesībā, ja? Tas nenozīmē, ka mēs neņemam cilvēks dzīvē, kas melo, ja? Bet tas nozīmē, ka mums ir iekšējā patiesībā jādzīvo pār savām ticībām, pārliecībām, domām, pat ja viņas ir negatīvas. Nu, tad notiek šī, un es taču teicu, bet īstenībā notiek šīs te negatīvās realitātes pierādīšana. Nu, tur neviens cits ar mums neņemās, kā mēs paši. Ja? Bet mēs to varam izmainīt. Un tas var nebūt viegli. Brīžiem tas var likties, es tā kā lunatiks tagad vispār ņemos. Tas ir pilnīgs maradnis, ja, ko es te tagad daru. Ja? Bet jā, sāciet ticēt tam, ko jūs gribat, ja? Tad mēs uzņemamies atbildību, mēs ticam tam, ko mēs gribam. Mēs sākam ticēt un sākam ticēt, ka tas ir iespējams. Nu, tad tur ir vesela rinda darba, ko darīt, ja? Ticēt un tad saņemt. Mums ir vienkārši arī jāmācās to visu. Saņemt un pieņemt, noticēt, kad es to esmu pelnījusi, ar prieku saņemt, un ar domu, ja šodien ir labi, rītā būs vēl labāk. Un nevis, ļoti bieži, ja ir labi, tad jau tā nevar būt, un tad tā nevar notikt, un aiziet lejā no kalna. Ja ir šodien labi, tad rītā būs vēl labāk. Tā, vai jums ir vēl kādi jautājumi? Vai jautājiet man? Un mums ir visiem cilvēkiem, cilvēka dvēselē ir milz potenciāls. Atcerieties, ka tie sapņi, kas jums ir un liekas pilnīgi neiespējami un a priori milzīgi, ir kaut kas, kas ir pilnīgi iespējams un piepildams. Ja jūs to varējāt iedomāties, tad tas jau patiesībā notiek, ja ir tikai jāsakārto tās lietas, lai tas notiek fiziskajā dzīvē, bet ir dvēseles potenciāls un dvēseles sapņi, kas ir vēl tik daudz reiz lielāks, ko jūs nesat varējuši iedomāties. Un ir tās lietas, ka notiek, es pat nevarēju iedomāties, ka kaut kas ar mani tāds varētu notikt, jā.
Un tādas lietas arī patiešām tādu brīnumu dzīvē notiek, ja? Un ticēt, ka tur ir vēl kaut kas lielāks sagatavots mums, par ko mēs pat nevaram iedomāties, un tas ir fantastiski piekļūt tam dvēseles potenciālam, un kad tas sāk darboties, un kad tad sāk lietas un dzīve notiek, tad tas notiek ar pavisam citu, pavisam citu vērienu atnāk, un tad, ja mēs izējām no šī te dvēseles potenciāli, tas nenozīmē, ka ir jāatmet vispārējie sapņi, nē, ja? Bet tad, ja mēs ļaujamies šai te vadībai, tad atnāk idejas darīt kaut ko tādu, ko mēs nekad neesam darījuši, un mēs to pat neiedomātos darīt, ja? Un tad ir jādara, nevis jāsēž, vai tad es to varēšu darīt, un vēl. Ir jādara, un tad atnāk kaut kādu piedāvājumu, kaut kāda cilvēka dzīvē, kaut kādas interesantas lietas, interesantas idejas, uzticēšanās iekšējai vadībai un intuīcijām, liekas, tas lielākais, ko cilvēks arī sev var iedot, vienu no tām lietām, uzticēties savai intuīcijai, ja? Un sekot viņai, kas bieži vien vadīs pretēji veselajam saprātam, ja? Un iet un sekot, tad zinat, kad jums ir iekšā kaut kas vēl milzīgāks par to, kas jums liekas vispārdrošākais. Un lūdzam, lai mūsu stūrieni aizved viegli, jauki, maigi un patīkami. Mēs taču esam pelnījuši vieglu ceļu pareizi. Es vismaz tā, man vismaz tā liekas. Lūk, es pajautāšu. Cikos no rīta sākas elpošanas treniņš? No rīta elpošanas treniņš sākās 6:30, bet uz elpošanas treniņu no rīta tad ir pie manis jāpiesakās, jo mēs turpinam slēgtajā grupiņā. Vairs nebūtu tad tas publiskais izaicinājums, kas tikko bija, ir beidzies, un tad mēs pārējām uz slēgto grupiņu no rīta 6:30. Lūk. Tā, vai jums ir vēl kādi jautājumi man? Un mēs varam doties pie vakara meditācijas. Un meditācija, elpošana meditācija, tad darbs ar afirmācijām, visas šīs lietas, arī skaņa, handpan skaņa ļoti labi palīdz un nebojās kā tāds transformējošs instruments, ja? Kādās transformējuši instruments, kas arī aizved uz to visu pamazām. Lūk. Rīta raksta. Jā, uzticēties garam. Īsnībā jau mēs varam arī neticēt, ka tas maģiks var notikt. Nu, tātad, kas man jums ir jāpasaka par meditāciju, iekārtojieties ērti. Mums ir jātic tam, ka mēs esam labas, foršas, superīgas un visu pelnījušas. Tā, Juris vēl prasa, kā tur nokļūt. Juri, tev ir jāsameklē Facebookā mans telefons un jāuzrakst uz WhatsApp, tad es pēc tam pastāstīšu tālāk. Tā. Jūs iekārtojaties ērti, aizverat acis. Pirms meditācijas jūs varat padomāt, vai jums ir kāds sapnīts vai kaut kas, ko jūs vēlaties.
labi justies vai būt laimīgiem. pasaki sev, es mīlu sevi vai es mīlu tevi, un pavēro, ko tu jūti sakot šos vārdus sev. Elpo un saki sev, es mīlu tevi, es mīlu tevi.
vari sevi pieņemt, vai tu vari pieņemt mīlestību pret sevi, vai tu jūti pilnīgi beznosacījumu mīlestību pret sevi, vai tev liekas dīvaini tas, ko tu sev saki. Varbūt tu vispār neizproti, priekš kam tas ir vajadzīgs. Bet pamēģini pačukstēt sev, es mīlu tevi, es mīlu tevi, es mīlu tevi, es ticu tev, es uzticos. Elpo. Palaid visu pretējo tam, kas ir mīlestībai pret sevi, ticībai, taviem sapņiem, lai tas aizstāv pa sazemējumu uz zemes centru transformēties kā tāda pelēka, tumša melna masa. Jā, poizāpo un palaid negatīvo projām. Elpo un vienkārši iedomājies, es palaižu visu pretējo projām, visu negatīvo, es varu ļaut tam iet. Un čuksti sev, es mīlu tevi, es mīlu tevi, es mīlu tevi. Un tagad iedomājies, ka Dieviņš paņem tevi savās plaukstās un auklē. Un aptver, ka Dievs tev mīl bez nosacījumiem, un arī tu vari sevi mīlēt. Ieelpo šo mīlestību. Elpo. Un tagad ieelpo sarkano krāsu. Iedomājies vienkārši sarkanu krāsu, un šī te krāsa mirdz ar zelta mirdzumiņiem. Un ieelpo sarkano krāsu, sarkanās krāsas enerģiju. Un tu elpo sarkano krāsu, sarkanās krāsas vibrāciju. Un viņi tev iedod spēku, enerģiju. Un palūdz, lai viņi tev iedod to, kas tev visvairāk uz šo brīdi ir vajadzīgs, lai tavi sapni piepildītos. Tu elpo šo sarkano krāsu. Un tagad vēl iedomājies baltu gaismu, kas tevi attīra un uzpilda. Tu sajūti, kā Dieviņš tevi piepilda, piepilda, piepilda.
Pastiep rociņas ar plaukstām uz augšu un palūdz, lai tavi eņģeļi tev ieliek plaukstiņās to, kas tev uz šo brīdi visvairāk ir vajadzīgs. Varbūt nē, apzinies, ka tas atraisīsies vajadzīgajā brīdī un pieliec plaukstiņus pie krūtiņām un ielaid šo te īpašo dāvaniņu sevi, ieelpo to. Atceries, ka tu esi sazemēts, savienot ar zemes centru, tu esi savienot ar dievišķo, elpo. Tu esi uzpildījusies, attīrījusies, tu vairāk sevi mīli, tu esi tuvāk pasolīts saviem sapņiem. Pirms atvērt acis, tu apstāsies galvai pa vidu ar domām aiz acīm un atverot acis, tu skatīsies caur savām acīm. Un zini, ka šis process nes lieliskus augļus tavās ikdienas gaitās. Pamazītēm var atgūties. Ieelpo, izelpo, tavu dāvaniņu paliks tev, un tu paliksi savienojumā ar zemi un dievišķo. Un ja tu vēlies, tad piesakies uz manu kursu, kurš sāksies nākošu nedēļu un ir veidots sapņu piepildīšanai. Solīt pa solīt mēs iesim uz dvēseles potenciālu atvēršanu un sapņu piepildīšanu. Vairāk informācijas par kursu es pievienošu aprakstā un WhatsApp grupiņās. Tā kā priecāšos ar jums tikties tālāk un lai superīgs vakars. Atā, mīļās. Paldies jums!